Ir 10. diena. Laikam jānosvin. Rītu sākam ar Dumitoru parka apskati. Dodamies atpakaļ uz Tetu, vai precīzāk sakot, atpakaļ Tetu virzienā. Vēlams pēc iespējas taisnākā līnijā, jo negribās braukt atpakaļ par asfalta ceļiem. Nu, dēļ šīs vēlmes nākās pārvarēt pilnīgi offroadā esošas kalnu grēdas, izbraukt kalnu pļavas un brīžiem arī izbraukt caur kādu kalnieša māju. Cīnamies, kā vien varam, bet ir interesanti forši un drīz vien esam atpakaļ uz Tetu. Esam 2230 metrus virs jūras līmeņa. Šeit temperatūra ir nokritusies, ir patīkami dzestra. No klinšainām kalnu takām esam nonākuši uz asfaltētu kalnu ceļa. Par spīti tam, gan šis nav tāds mūsu iecienītais ceļa seguma veids, ko esam iecienījuši. Joprojām esam uz Tetu un maršrutu turpinam. Arī šeit braukt par asfaltu ir gana interesanti un forši. Gatavojas, doktor. Ja doktors nobrauc vistu. Kur esam? Montenegro. Pareizi, Janka, kaut ko? Ēdam pusdienas. Jau kādreiz augstākā virsū, tad 8. Labi. 2. A, ko tu? Cik tev ir? Tev ir 2,8? Labi. A, ko Guzīs dara? Guzīt? Ko dari? Uzgriež gaļu. Māc. Vēlēs, ko tu? Ok. Thanks, Branko. Baudot ainavisko kalnu ceļu, kilometri paskrējuši gana ātri. Un jau agrā pēcpusdienā esam pabeiguši Melnkalnes Tetu. Lai gan šķita, ka dēļ visām ķibelēm esam diezgan iekavējuši, tomēr laikam esam apsteiguši laiku un esam atkal atpakaļ savā plānotajā grafikā. Gribam pabraukt arī pat atpakaļ, apskatīties Pivo Lake un Rjatni dambu, kas ir tāds milzīgs dambis, kas ierobežo kalnu upi, un līdz ar to uz tā ir izveidojies Dzidras kalnu ezers. Kad esam tādi pavisam jau atslābuši no offroada, braucot par asfaltu, kādā no līkumiem Sanda motociklam pārsprāts priekšējā kamera. Motociklu ar tādu diezgan iespaidīgu skatu iesviež pretējā braukšanas joslā. Tikai laimīgs sagadīšanās pēc pretīm nebrauc neviena mašīna un viss beidzās laimīgi. Laiks ir karsts, motociklu riepas ir dilušas, ar šādām lietām laikam ir jārēķinās. Šis ir kārtējs pierādījums tam. Rozi, kas tur notikās tagad? Kas tur notikās tagad? Tēti griepa. Pulkstenis ir nedaudz pēc 7 vakarā. Esam veiksmīgi pārbraukuši Bosnijas Hercegovinas robežu. Šodienas plāns ir apmesties kādā no daudzajiem ceļmalas kempingiem, bet, diemžēl, viss ir pārpildīti. Ir atvaļinājuma sezona, tajos apmetušies ir daudz vietēji un, protams, arī daudz turisti. Diemžēl plānu nākās mainīt, tāpēc nakšņojam pilsētā ar nosaukumu Foču. Kārtējā diena ir godam pavadīta. Kamera iet izrādās. Robin, ko mēs dabījām?
Dabujām terasa un no terasa un dabujām bišku sadzērušos saimnieci, kuriem piedāvāja brandī.